mums te gultas galgalim ir bišķi, teiksim tā, nonēsājies vai netīrs palicis. Mēģināšu ar involveru disku un vienkārši ar ūdeni pagaidām tikai tādā veidā nomazgāt. Tātad man ir samitrināts vienkārši ūdeni involvers disks, un es tā uzreiz saku, ka tas ir audums. Un es tādā veidā mēģinot paberst, mēģināšu, bet laikam vajadzēs tomēr. Redzēs, pagaidām vienreiz šitā noiešu, tad manīs, kas tur būs. Izskatās, ka ir labāk diskas, kāds netīrs paliek reizēm, es viņu eju skalot, ūdenī reizēm pamazgāju ar ziepītēm, un tiešām piesūt sevī netīrumus. Bet, izskatās daudz labāk, redzēs, kā būs, kad izžūs. Būs otrs piegājiens manam šitam te. Pirms es viņu saslapināšu. Un pēc tam laiks būs manai ekoformulai. Viņš tāds šķidrumiņš ar ekoru. Likšu virsūs šitā te uz fiberīša. Un tad arī mazgāsim šitādā te veidā. Paskatīsimies, kāds būs rezultāts pēc šitām visām darbībām. Rezultāts laikam būs acīm redzams. Pirmkārt, kāda švami paliek, un tur paliek principā tīrs. Vēl jāpagaida, kad būs nokaltis, un tad redzēšu. Šito es arī visu mazgāšu vēl. Pats līdzeklis smaržo pēc, pareizāk sakot, ne pēc kā nesmaržo. Varbūt pēc vieglām veļas ziepēm, šķidrajām kaut kādām, bet, smaržas principā nekādas nav. Bet, mazgā, es teikšu, godīgi, es tā negaidīju. Man likās, ka tie visi ir tikai reklāmas triki, to, ko rāda tur, ar tām visām krosenēm un zeķēm. Bet, man tepat blakus ir spainis, kur es skaloju sponžiku fiberīti, lai man nekur nebūtu jāskrēda. Un tagad jau mēģinu bez līdzekļa, bet izskatās, ka vēl būs vajadzīgs. Un turpinām. Tagad būs jāpagaida, kamēr izskaltīs, bet es domāju, atšķirība ir ļoti labi redzama, kāds bija un kāds ir palicis. Atklāti sakot, es negaidīju tādu efektu. Man jau bija pat doma mainīt gultai galvgali, jo, tur bija diezgan tāds smuki ieēdies netīrums, kā, gribējis tiešām kaut ko pamainīt, bet, tagad izskatās vienkārši kā jauns. Ko, vasarai zeķītēm tiešām noderēs. Tas par to, ka reizēm reklāmām var ticēt, un ka no pelēkām zeķēm vai pat brūnām, kuras ir bijušas baltas, var uztaisīt baltas. Tā kā vasarai, kad būs balto zeķīšu laiks, šis līdzeklis būs pašā laikā. Un tā kā šis līdzeklis dara brīnumus, ko es varu citu pateikt.